tad jā, kad tu vispār vēl sāk tur, kad tas Ļeņins vēl stāvēja, tad jau bija. Stāvēja, jā. Tā, es 2,5 teikumus pirms tam. Tātad, un kāpēc tu sapratīsi, kāpēc es pirms tam? Es strādāju Liepājas skolotāju namā. Biju mākslinieckā vadītāja, direktora vietniece. Un ilgu laiku mani aicināja uz toreizējo Liepājas pilsētas izpildu komiteju, gan kultūras nodaļas vadītāja Marta Mūrniece, gan pēc tam Maruta Pāvelsone, un aicināja mani uz darbā uz Liepājas pilsētas kultūras namu. Man skolotāja namā tiešām bija tāds stipri mīļš darbs, un es ilgus gadus tā ka nē. Un tad par kultūras nodaļas vadītāju jau sāk strādāt Maruta Pāvelsone. Vienā no mūsu tikšanās reizēm Maruta Pāvelsone bija ļoti viņai raksturīgi. Nu, ja jūs negribiet strādāt, tad nevajag. Ko? Es negribu strādāt? Ņemu papīru un rakstu iesniegumu. Un sāku strādāt 1984. gada 16. jūlijā. Tas ir pilsētas, kā es viņu saucu, centrālajā kultūras namā. Kultūras nams jau sen nestrādāja, jau bija slēgts sabiedriskiem pasākumiem, zāles dēļ un visas ēkas bīstamības dēļ un tā. Bet, vecajam kultūras namam, es varu pateikt, tā bija īpaša aura visā. Gan pašos cilvēkos, gan pašā ēkā, gan visā. Tā bija tāda īpaša kaut kāda tiešām aura. Bet, diemžēl, viss kaut kas beidzās un sākās kaut kas jauns. Un sākās stipri jauns. Mums jau vecam kultūras namam kaut kādā ziņā jau nelieli kontakti un kaut kāda sadarbība bija ar virsnieku namu. Mēs jau šad tad tur it sevišķi dejotāji, sevišķi Jolita Laiviniece jau tur tā kā pabija mēģinājumos pirms koncertiem un vēl. Tā kā mums jau bija tādi kontakti. Bet, pienāca 91. gada 1. oktobris un virsnieku nama ēka daļēji tika atbrīvota, un mēs 1. oktobrī ienācām ar tādu gājienu no vecā kultūras nama līdz virsnieku namam. Tas gan nebija īpaši tālu. Tā. Tas bija arī tāds emocionāls gājiens un emocionāls brīdis. Mūsu namu iesvētīja mācītājs, un mēs pacēlām karogu. Mēs bijām 3. Liepājā, kas pirmā, protams, bija 5. vidusskola, tad institūts un tad mēs. Tā sākās mūsu darbība jau virsnieku namā. Es jau minēju, kad
virsnieku namu atbrīvoja daļēji. Vēl kādu diezgan ilgu laiku namā jau nestrādāja, bet atradās divkārt karogotais, Višņevska vārdā nosauktais Baltijas flotes teātris. Bet, kā jau viņa jau absolūti miermīlīgi cilvēki, Dievs pasarg, mums nekad nekādu kontaktu nav bijuši, nekad. Tā. Sākums kā jau, viss ir jauns. Pašas telpas ir jaunas, ļoti lielas pēc mazā kultūras nama. Gan praktiski mēs bijām tā kā 3 darbinieku grupas, tā varētu pat nosaukt. Daļēji palika vēl vecie darbinieki no virsnieku nama. Tie galvenokārt bija tehniskie darbinieki, gan apkopējs, gan dežuranti, gan vēl visādi. Un es noteikti saku lielu paldies tiem cilvēkiem, viņi daudz mums ko līdzēja tieši ēkas apguvē un saprašanā. Otrā daļa, otrā grupa bijām mēs visi vecie darbinieki un, protams, pašdarbnieki, kā toreiz sauca. Un trešā grupa bija arī, mums vajadzēja arī Jaunštatus, burtiski mēs no ielas ar sludinājumiem pieņēmām darbā. Laiks bija ļoti piesātināts, ļoti piepildīts. No 1. oktobra, kad mēs iegājām namā, līdz 18. novembrim, mums bija ēka jāapgūst, jāsakārto, jāsakārto pēc mūsu saprašanas, jo daudz kas neatbilda tā, kā viņi bija dzīvojuši un tā tālāk, to jau, ka parkets nokrāsots ar grīdas krāsu vai, teiksim, loga aizkrāsot ar atkal ar eļas krāsu un sienas ar, tas viss bija cits, pavisam cits. Un bija, tomēr, tā kā pēc mūsu saprašanas un viss nams jāpārņem un jāpārtais. Tas, ja es teikšu, ka tas bija grūti, tā nebūs taisnība. Jā, tas bija grūti, bet mēs visi to darījām ar tādu zināmā mērā pat lepnumu, ar vēlmi, ar gribēšanu, ka, beidzot mēs esam, tā kā brīvi, psiholoģiski brīvi. Tas ir mūsu nams, un šeit, mēs varēsim strādāt. Mēs tiešām no apkopējām ieskaitot līdz visiem, mēs to darījām ar lielu prieku. Tātad 91. gada 1. oktobrs bija tas brīdis, kad mēs sākām strādāt. Mums nosaukums bija tāds nesaprotams. Ne īsti pilsētas kultūras nams, vēl nekas mēs nebijām. Un jāsaka,
mana pārliecība bija tikai, mums nevar būt cits nosaukums kā Liepājas pilsētas latviešu biedrības nams. Un ne pa burtu citādāk. Izrādās šo nosaukumu atgūt mums nemaz nebija tik viegli. Jo vēl jau bija tā puslīdz izpildu komiteja, tad jau tā kā valde, un es nevaru teikt, ka man īpaši saprata, kāpēc un kāds sakars ar latviešu biedrību. Bet tā kā vēl esot vecajā kultūras namā, latviešu biedrība kā tāda tika atjaunota, diemžēl ar ne īpaši aktīvu darbību, bet oficiāli mēs atjaunojām latviešu biedrību. Tur noteikti Huberts Stankevičs ļoti aktīvu darbību un savu pirkstu pielika, lai tas būtu, un Mārs Rēnbergs, un mēs to izdarījām. Un tā tad jau kaut kad, nedaudz vēlāk, es diemžēl tagad nevaru pateikt to brīdi, kad tomēr mums atļāva to nosaukumu Liepājas pilsētas latviešu biedrības nams. Un mums vecā namā bija mākslinieks Andris Gēts, ko, es domāju, ka Andra Gēts pazina visu pilsētu, viņš bija īpašs mākslinieks, kas arī pirmais, viņš taisīja lielo plakātu Latvijas ģerboni, lielo plakātu, nezinu, kādu 10 metru reiz cik, un tas bija institūta foyer. Tas bija viņa ģeniālais darbs. Un kāpēc es to saku? Tāpēc, kad viņš arī izveidoja mūsu biedrības nama pirmo logo, tā nams mums ir, nosaukums ir, sākam strādāt. Katrā ziņā ļoti piesātināts darbs, kā es atceros mūsu darba plānus kādreiz, tad tā nav, ka nedēļā tur, teiksim, viens pasākums kaut kas. Katru dienu pa 3, pa 4 pasākumiem viss plāns pierakstīts, ka nav vietas vairāk tur neko rakstīt. Bet es vienmēr esmu ļoti mīlējusi cilvēkus. Es mīlu cilvēkus. Un visi tie cilvēki, kas strādāja namā, es par katru var 100% apgalvot, ka viņi jutās kā mājās, jā. Un viņi godprātīgi darīja savu darbu. Es lepojos un saku ļoti lielu paldies visiem, kas vēl ir un kas vairs nav. Es visiem saku lielu paldies. Un tad varbūt pa kaut kādām niansītēm. Tā biedrības namā vēl tātad saucamā Krievu teātri, sauksim tā, jā, vienkārši, jā. Laikā tur strādāja tāds
interesants vīriņš, viņš ar brillītēm bija tāds, nevarēja saprast, viņš bija krievu tautības vai latgaļu tautības vai kāds, bet viņš runāja Latvijas tam līdzīgi. Anatolijs Fjodorovs. Laikam, jā. Un viņš bija liels entuziasts un jaunās Latvijas patriots. Un viņš man tanī laikā, redzēs, ar šīm lietām nenodarbojos, bija kaut kādas citas padarīšanas. Tas jauns centrs bija, laikam, tad jau gāja uz beigām, jau. Bet viņš stāstīja, ka zem skatuves, tur, kur tagad izbūvēts ģerbtuvs, vēl kaut kas, ka tur bijis noliktava, kurā bijuši ļoti daudz kino materiālu visādi. Vai tu, Vita, atceries kaut ko tādu? Un tad kaut kur izplēnēja. Man pat vairāk ir prasījis, piemēram, man klasbiedrene Sirija Liekne, Urmas māsa, jo viņu tēvs Liekne arī bijis liels kino meistars, kā tad laikā bija tur tie kinoaparāti un tam līdzīgi. Un tur esot glabājušies ļoti daudz interesantu Liepājas kino amatieru materiālu. Vai tu kaut ko tādu atceries vai ne? Tur bija, bet ne man atmiņā, ka viņš teica kaut kur tur zem skatuves. Jā. Zem skatuves tajos pagrabos tur tēvs un māte trūka. Tā varētu būt, jā. Plašas telpas tur bija tērpu noliktava, jo kā nekā vesels teātrs tur strādāja. Jā. Kino, kur virsnieku namā vai virsnieku nams bija viena no Liepājas kinozālēm. Sarkanā Bāka, Uzvara, Daila un virsnieku nams un dzelzceļnieki vēl bija. Bet virsnieku namā rādīja arī par maksu kino seansus. Un tas Anatolijs Fjodorovs arī tur strādāja par kino mehāniķi. Tāpēc viņam tas skaidrība. Pati tā kino rādīšana, tā kino aparatūra, tā atradās Turku balkons, tur, kur tagad ir biedrības nama direktori. Un tur bija palikusi tā vecā aparatūra ar visām tām lielām metāla spolēm. Jā. 16 milimetrīgs. Varēja būt arī 16. Jā, tur vairāk formātu. Jā. Un, protams, mums tajā laikā pilnīgi nekādos plānos neietilp, ka būs kaut kāds kinoteātris vai kaut kas. Un mēs to, kas tur bija, ja godīgi mēs pat nesapratām, kas tur ir. Mēs atdevām kinoteātrim Liepāju. Jā, tur jau bija tas centrs, kas tāds, kino centrs, atceros, ka bija tur. Un tā kā mums vecajā kultūras namā bija kino studija, amatieru kino studija, un mums bija savas uzņemtās lentes un kino. Protams, mēs ar to pārvācāmies uz virsnieku, uz Latviešu biedrības namu. Tā kā praktiski tajā laikā, jau vecajā namā, jau kino studija vairāk pačābēja. Jā. Bet tie materiāli visi palika, un tā viņi, ja godīgi, mētājās
līdz vienā jaukā dienā Māris Šmits un Reinbergs, nevis Māris, bet brālis, es tagad momentā neatceros vārdu. Bijušie kino studijas dalībnieki, it sevišķi Māris bija ļoti, Šmits tieši bija ļoti aktīvs. Viņi sakārtoja tās filmas. Ilgu laiku tās filmas bija personīgi pie Māra, un tad Māris nodeva tās filmas Tas jau vairs nebija manā laikā. Vai Liepājā ir kaut kāda kino studijas? Nu, ir fotostudijas, bet kino kino varēja būt pie kaut kāda tur Laumas rajonā, kur jauno tehniķi kaut kāda tur stacija kaut kāda veidojās, ir kaut kas tam līdzīgs. Pieņemsim. Bet es domāju, ka kaut kur Kurzemes vārdā šad tad arī parādās, ka Liepājas kino studijas vēsturniece, žurnāliste. Es pat nezinu. Varbūt jāvaicā ir Kopstālkungam un Āram. Kam? Kopstāls varētu tās. Vislabāk varētu zināt Māris Reinbergs. Māris. Jā. Tas varētu zināt. Jā. Nu, tā kā kino studija jau vecajā namā, tā kā jau pačabēja. Bet vēl vecajā namā katru gadu bija kino studijas amatieru filmu skates Latvijas mērogā. Un mūsu studija ļoti aktīvi vienmēr piedalījās. Un mums bija labi panākumi. Jā, diemžēl neatceros. Atceros vienu īpašu filmu, Baltā elēģija par ziemu. Tā bija tāda noskaņu filma. Pirmā vieta bez ierunām, kā, ja nemaldos, Latvijas amatieru filmu valdes priekšnieks bija tāds Jostmans. Tad viņš, bez ierunām pirmā vieta. Un vēl bija viena filma, bišķi ar tādu ironisku pieskaņu par jaunā kultūras nama celtniecību un par tās ēkas jau gataviem pamatiem, kas bija tur, kur tagad. Jā. Es atceros, tur visu to lielo bedri. Jā. Un tās bija ar tādu īpašu pipariņu un ar īpašu tādu, cik ilgi tur. Vai cik es tos projektus neesmu sarakstījis, ko tai namā vajag un kādas telpas un cikas un kurā vietā. Es esmu jau cik tos namus apdzīvojusi, bet tā. Tā kā tas bija par kino. Fotostudija. Tavā laikā jau sāk darboties biedrības namā. Vai nē? Fotostudija, kas tagad ir? Fotostudija namā tieši neatradās.
manā laikā viņa fotostudijai bija viena varbūt no tādām ilgākām, lielākām, ilgstošākām telpām. Bija to laik tā saucamais Novatoru klubs. Melnā bumba. Melnā bumba. Tautā iesaukt. Tur telpas, tur bija fotostudija un racionalizatoru biedrība. Tā ēka, tas galvenais noteicējs tai ēkā bija tieši tā racionalizatoru biedrība. Bet Huberts izstādēm izmantoja to zāli, un tā bija super zāle. Viens no zāles eksponātiem. Tas ir Bruno Ausiņš, vecais Staburaks, un tieši tur Novatoru klubā, tā viņi toreiz sauc, bija izstāde Mana dzimtene, mana tēvzeme, un tas tieši bija, tas notika 8. martā. Vispirms tā fotografija ir vēl vecais Staburaks. Bruno Ausiņš uzrakstīja man tādu apsveikumu. Daugaviņas kreisā krastā skaists bija Liepavota parks. Tur, kā sirmie ļaudis stāsta, stāvēja reiz Staburaks. Skanēja leģendās un dziesmās gandrīz 1000 vasaras, un kā runāts senās teiksmās, lēja gaužas asaras. Tā, un tad fotostudija daudzās vietās bija, Marksismu-ļeņinismu universitātē, kur šobrīd ir apgabala tiesa. Tur ļoti lielas telpas bija, ieskaitot zāli, liela zāli, kur bija ļoti lielas izstādes. Un tad bija Dzintaru ielā, un tad beidzot, pārnāca jau arī uz biedrības namu, bet faktiski biedrības namā fotostudijai bija pulcēšanās vieta, nekādas, fotolaboratorijas jau tās galvenokārt jau bija katra mājā. Un, protams, Huberts Stankēvičs, tas ir numur 1. Pēters Jaunzemis, Gunārs Kopštāls, Niedols Alfrēds. Vēl momentā man neieskrien neviens prātā. Tā kā fotostudija bija slavena ne Latvijas mērogā. Liepājas fotostudiju pazina visa pasaule, pat ne Eiropa. Jo praktiski visiem fotomākslas meistariem bija goda nosaukumi, un it sevišķi Pēterim Jaunzemam tās pasaules godalgas un medaļas. Es jau teicu, kā tas ir, jūs ar maisiem viņas mērat. Tās bija bez skaita.
Urbars Stankēvičs, protams, arī, bet, jā. Kam bija tie fotoaparāti? Lādīts Jānis, jā. Lādīts Jānis vēl fotostudijā un, protams, Irīna Tīri, protams. Tā kā tas bija tāds foto slavenību grupa. Tie bija izcili fotomākslinieki. Bet paši nam atgriežoties, es vēl puišos būdams, kāds puišos, mēs tur uz koncertiem gājām, tur padomu laika slavenības, gan estrādes, gan akadēmiskās mūzikas mākslinieki bija diezgan bieži. Un tad tur bija interesants, atceros, tā zāle bija, tā kā kinoteātros, slīp uz augšu. Jā. Tad tas jau bija, kad laikam jūsu laikā, kad visu to grāva nost. Un kā to zāli vispār tur, lai akustiski viņi varētu atjaunot, viņam skaitās viena no labākām akustiskām zālēm Latvijā. Tur ir liels darbs pie laikam, ja? Es varu pateikt tā. Tā zāle ilgus gadus kalpoja tieši Višņevska Baltijas flotes teātrim. Kā teātris. Ar paaugstinājumiem, un tur kā nāca iekšā, ienākot zālē, uzreiz jau bija tur kaut pēdējā rinda, jau bija augsts, jā, cilvēku augumā. Tad, kad mēs ienācām, protams, es ļoti daudz ko lasīju par veco namu, par veco Latviešu biedrības namu, kas tur notika namā, kas tur bija, un viena par divām faktiski tādām lietām, ka vecajā Latviešu biedrības namā notika virsnieku balles, hrizantēmu balles un vēl kādas tur tādas īpašas, kādas balles. Mums bija viena neliela zālīte, kurā virsnieku namam bija muzejs, kara muzejs, kur bija no zemūdenēm visādas aparatūras un visādi, un tad, kad tajā laikā jau nekāda īpaši daudz ārzemnieku Liepājā vēl nebija, bet tad, kad esot kādi Japāņu ekskursanti ienākuši tai zālē, tad viņiem tur kaut tie īpašie aparāti, kas uztver atomu kaut kādas izstarojumus, visi sākuši vienā balsī šausmīgi pīkstēt, un viņi izskrējuši no tā zāles ārā rikšiem. Tā kā, bet, protams, mūsu laikā jau tā bija vienkārši telpa ar parketa grīdu, vecā parketa grīdu, ļoti jauka zāle. Un tā kā mums restorāns Jūrpils uzdāvināja lielu, milzīgu palmu, jo tā palma vairāk tā restorānā netilpa, tur tie griezti jau bija pamaz. Mēs to palmu ielikām tai zālē un nosaucām to zāli par Palmu zāli. Kur tā iznāk? Nav, tagad tur ir kinoteātris. Skaidrs. Jā. Tā, un tātad mūsu rīcībā priekš tādām
lielām ballēm bija vienīgā zāle, tā Palmu zāle. Savukārt skatītājiem tos krēslus lielā zālē mums nebija tāda. Jā, mums bija teātri un deju kolektīvu un kori un viss kas, bet lai uz tiem koncertiem piepildītu to skatītāju zāli ar 400 vietām, tas mēs tās skatītāju vietas, to skatītāju krēslus neizmantojām. Vienā jaukā dienā kaut kas bija jālabo lielā zālē. Un Juris Kerve un Eglītis kaut ko atplēst vaļā, tur kaut kāds dēļas no tām skatītāju vietām, un Eglītis bija maza auguma, tāds sīgs vīriņš. Viņš palīda apakšā un aizlīda no zāles beigām līdz pašam sākumam. Jā. Un vīri sanāca kopā, skatās, tur ir parkets. Pie tam absolūti labs, nekas nav, viss tās stalažas, kā bija celtas tā skatītāja vieta. Parketā nav iedzīta neviena nagla. Tā kā butefoli uzlikt virsū. Jā. Sākuši runāt. Pēkšņi vienu dienu visi mani vīri nāk pie manis, kas tu delegācija. Direktori, mēs atklājām to un šito. Kā būtu, ja mēs ņemtu tos krēslus nost? Man uzreiz Krizantēmas balva, virsnieku balvas, man momentā tā kā, jā! Es tagad nevaru pateikt, tas negāja ātri, tas gāja ilgi, kamēr visu to ņēmām. Fundamentāli, pateikt visu, tas karkas. Un tad, kad viņi sāka, viņi apmēram vēl nebija līdz pusei. Pēkšņi vienā dienā es domāju, mīļā saulīt, bet ja tur atklājās kaut kas, ka tur neko nevar, tad vispār ir vāks. Bet, tad, kad viss bija noņemts, jā, parkets bija melns un parkets bija, kā jau tik ilgus gadus tur stāvējis un visādi. Kamēr noslīpēja tos parketu, kamēr apkopējis iebonerēja. Visa māja smaržo tā, ka, visiem. Tas bija ļoti liels darbs, it sevišķi tiem vīriem, kas to darīja. Tālāk visām apkopējām, kas to parketu saveda kārtībā. Žēl, bet es neatceros, kas bija pirmā balle. Tieši balle. Bet svētki bija mums visiem. Un tad, kad cilvēki ienāca tai zālē, tā zāle, kā jau armijai, viņiem kaut kādas eļas krāsas ir mucā, tā jau nav problēma. To, ka visas sienas ir ar zemūdens eļas un kādām krāsām nokrāsot un kas,
Tas jau pats par sevi saprotams, un mēs jau naudas, jo mums absolūti nebija nekādas. Nu, bet tad, kad cilvēki ienāca zālē un redzēja to parketu, un redzēja, kāda zāle, nu, tas bija pārsteigums, tā bija atombumba, es teikšu skaidru un gaišu. Un es saku lielu paldies visiem, kas toreiz tieši pie tās zāles piestrādāja, gan vīriem, gan visām apkopējām, gan visiem. Tas bija to vērts. Un kā tagad viena kultūras iestāde var strādāt ar vienu zāli, tā ir tagad kameras zāle. Lielā zāle vēl šobrīd, tas, protams. Bet katrā ziņā man liekas, ka šodienas kultūras centram ar vienu lielo zāli un mazo kameras zāli ir daudz par mazu. Nākamā epopeja ir lielās skaistās lustras. Nē, vienu epopeju atpakaļ. Tā. Liepājā bija celtnieku skola, kas atradās Klāva Ukstiņa ielā. Direktori bija blūzmane. Viņi man zvana. Mums ir beidzēja kurs. Puikas jāsūt praksē, vai jums nevajag kaut ko izremontēt? 2 nedēļas. Ko tu visu māju jāremontē? Jā, atsūtīja brigādi. Vienā vietā viņi kaut kādu telpu izremontēja, otrā vietā, jā, paldies, mums tas nav jāmaksā, jo viņi nāca praksē un ar saviem materiāliem un visu, ko vēl labāk var vēlēties. Man liekas, ka tas bija mūsu mākslinieks Visvalda Ziediņš, kas ieteica, vispirms direktora Blūzmana teica, kad viņam ir noslēgts kaut kāds līgums ar vācu celtniecības firmu Krauf, cementi, kaut kādi par celtniecības materiāliem, bet tas līgums ir, un to celtniecības materiālu ir tik daudz, ka viņi nekur nevar izlietot. Jums nav kāda lielāka vieta, ko var izremontēt? Un Visvalds Ziediņš, varbūt, ka mēs varam zāli remontēt. Ko? Tā. Sākumā laikam bija 15 zēni, tad tur mazāk. Nekādas, protams, man ir, bet tas būs tā vēlāk. Man ir fotogrāfijas, kurā var redzēt, ka remontē mūsu zāli. Tas bija ļoti minimāli, tas bija baltā un bordo krāsās latviskās, jo mēs paši neko nevarējām atļauties.
darbspēks bija pavelti un visi materiāli celtniecības pavelti. Nu, sapnis. Un tika izremontēta zāle ar tiem līdzekļiem, kādi mums tad bija, un priekš mums tas bija ļoti daudz. Pazuda visas zemūdeņu un eļas krāsām izkrāsotās sienas, un, nu tā. Jau tā kā cilvēcīgāk izskati iegūtā zāle. Un tālāk bija lustra. Un par lustru bija tā. Tad, kad mēs 91. gada 1. oktobrī ienācām tai namā, 18. novembrī mums bija liels pasākums. Nams bija atvērts, viss nams, cilvēkiem nāciet, skatieties, kāds ir jūsu Latviešu biedrības nams. Bet tad, kad es iegāju tai namā 1. oktobrī, es izstaigāju visu māju, ieejot zālē, ne par ko nedomāju, pilnīgi ne par ko. Skatos, kas un kā. Paceļ acis. Un man sākās birst kā pupas. Zemapziņā neko nedomāju. Es atceros no savas bērnības 2 lietas. Mamma mani veda uz koncertiem Virsnieku namā. Un ko ļoti labi. Man bija garlaicīgi tie koncerti, kas tur bija pa koncertiem, es neatceros. Es tur bērni sēdēju, tāpēc, ka mamma man lika. Bet bija viens īpašs koncerts, Gustavs Ernesakas vīru koris, Igauni. Es bērns mutu pa vērus, klausos, kā tie onkuļi tur dzied. Un vienreiz tā, ka pats, ko te es jau bērns nesēdēju, tā ka viss mani jāredz, viss, bet, un mamma ievēroja, kad es tā kā skatos uz tām 2 lustrām. Sēd mierīgi. Labi, jā. Es biju klausīgs bērns. Un sēd mierīgi. Līdz beidzot mamma man saka, tu atceries? Nē, tev patīk tās lustras? Nezinu, smuks. Tu atceries, ka tās lustras ir taisījis mūsu paps. Nedomāju, ka tas man tad. Es zināju, ka mans paps varēja visu, to es zināju. Bet, ko es tur tāds krupelis, ko es tur daudz. Tā. Bet tad, kad jau biju jau lielāka,
tur, kur mēs dzīvojām, mums bija tāds tā kā pažobeles daļa, kur bija tāds liels pieliekamais. Un tur papam bija visādi instrumenti un knibuļi un viss kaut kādi. Bet ir pienācis laiks, kad es jau vairāk tur nebiju, paps bija miris, mamma arī jau vairs nebija, jāatbrīvo tas viss. Un tur tajās pažobelēs kaut kādas vecās avīzēs dzeltenās, kaut kādi knibuļi tur tādi, kaut kādi. Ārā, protams, kā ārā. Un tie knibuļi, tie visi bija no tām lustrām, ko paps bija taisījis. Un tad, kad es jau biju namā, es domāju, pagaidi. Man kaut kas jāsāk, kaut kas. Un tad, kad vēl namā bija arī no virsnieka nama, tur bija tāds uzvārdu neatceros, Aleksandrovičs, viņš bija mājas komandants. Un viņš man arī ar visu to māju iepazīstināja un rādīja, un uzgājām tur bēniņos augšā, un viņš stāsta, ka te ir mētājušās 2 vai 3, 2 lampas, lustras. Un reku te ir tie pacēlāji, kā tās lustras ir tur celtas augšā, kā viņas laist zemē. Tāpēc viņš man sāka stāstīt par tām lustrām, tāpēc, ka šitie tādi pa verķiem tur bērniņu vidū. Un tālāk viņš man stāsta, un viena lustra tagad ir virsnieku sajietnamā karostā. Tā. Un tad es caur Gunāru Silakaktiņu uzzināju, kas ir tās lustras vai mākslinieks vai kas vēl, jo paps varēja būt tikai izpildītājs, viņš pats diez vai to būtu. Jā, Elīza Flaumane. Un man liekas, ka Silakaktīši man vēl pateica to adresi. Toreiz tā bija Komjaunatnes iela, Peldu ielā 36. Un es sazvanījos ar viņu un aizgāju pie viņas, lai tā kā pārliecinātos, precizētu. Jā, man par lielu pārsteigumu. Es tur biju nobimbājusies līdz papēžiem pie viņas. Latviešu biedrība bija izsludinājusi konkursu par kaut kādu gaismas priekšmetu, gaismas lielai zālei. Un Flaumane esot piedalījusies tajā konkursā. Cik tur tie pretendenti un kādi tur, vai viņa neatcerējās, vai es tagad neatceros, bet vienmēr sakot, viņa uzvarēja tajā konkursā.
Nu, es domāju, nu labi, bet kā lai es tieku līdz tam? Es teicu, nu un kur? Kas jums izgatavoja tās lustras? Nu, protams, ka viņi neatcerās. Man tas vīrietis dikti patika. Viņa tā kā pa jokam tā saka. Es teicu, nu jūs neko neatceraties. Ne vārdu, nu to, ka uzvārdu, nu, protams, ka nē. Bet, nu, vārdu varbūt. Es tikai zinu, ka viņu, nu, tad, kad tās lustras tika gatavotas, Flaumane bieži ir gājusi Teodora Breikša ielā, tur bija darbnīca, un bieži gājusi tur tā kā, nu, ja vajag tā kaut ko konsultēt vai pāraudzīt vai kaut ko tur. Es tikai zinu, ka viņu sauc par Melo. Es teicu, nu, tāds jocīgs uzvārds bija, viņa teica, tāds jocīgs uzvārds bija. Es teicu, nu, jums neko neizsaka Antons, ne. Nu, Meļņiks. Jā. Es teicu, un kāpēc jums, ko jums tas izsaka? Nu, viņš tak man taisīja to lustru, tos lustras. Aha, man atkal asaras kā pupas. Kas tev ir, ko tu raudi? Es teicu, nu tas ir mans paps. Kā viņa man apķērās apkārt, kā viņa man, es domāju, man nožmiegs tūlīt. Nu tā, tas man bija. Bet, nu, viena lustra tā man ir, a otra ir karostā, virsnieka namā. Virsnieks Sajieta namā, tad viņi sauc. Un tur direktors bija Armands. Tas, kas radiotehniķis arī, viņš ilgu laiku. Kā nu bija? Jā. Armands bija. Es atcerēšu. Radio kaut kādas komisijas. Jā. Nu, es sāku viņam prasīt un lūgt un runāt un ko. Man jau nav žēl, ņem, bet dod man kaut ko vietā. Ko es ņemšu, ko dot vietā? Tā ir tāda pati liela zāle, nu tur nevar šitādu lampiņu iedot. Nu, un sarunas mums bija ļoti ilgas, un es sapratu, ka, es nevaru neko līdzēt, es nevaru neko nelīdzēt, es nevaru viņam neko iedot, un es arī viņu saprotu, ka viņš nevar ņemt viņu nost, jo viņam nav ko likt vietā. Nu tā, es jau biju prom no nama, un to lielo darbu izdarīja Simona Rolava. Nu, jā,
Simona mani aicināja, saucu uz lustras, teiksim, atgriešanu, uz visu to procedūru, kā tas tur notika. Bet es nebiju Liepājā. Un mums ir filma, to saglabājusies, mums ir digitalizēta, kā uz biedrības namu atveda un viss tas atklāšanas ceremonija. Tām lustrām bija paredzēts otrs nevar atrast vārdu. Otrs iznīcināšanas gadījums. Neatrod vārdu. Tad, kad namā bija visā namā kapitālais remonts, tad uzskatīja, ka zāles projekts, vai kā to varētu nosaukt. To taisīja Līnas Padēlis, Agras Līnas Padēlis, ļoti jauki. Bet kas tieši bija to lustru izmetējis, es nevaru pateikt. Bet tās lustras izglāba Zigrīda Attāla. Jo viņa uzskatīja, ka es nezinu, vai tieši mākslas darbs, bet katrā ziņā viņa uzskatīja, ka tās ir vērtības un tās ir jārestaurē. Kultūra vēsturiski vērtība. Jā. Un pateicoties Zigrīdai, tās lustras tiešām tika restaurētas. Un, es ļoti, un vēlreiz ļoti sen neesmu bijusi namā. Nezinu. Kā ļoti? Pēdējo reizi, kad es tur biju, droši vien tad, kad bija kaut kādas vēlēšanas, kad tur bija vēlēšana iecirknis. Ko es gribēju teikt? Es gribēju teikt to, ka es sen neesmu bijusi namā un nezinu, vai tagad, ieejot zālē, man atkal birtu tās asaras, vai nē, es nevaru pateikt, bet kā es atceros, tad, kad tur bija tie vēlēšana iecirkņi, un tad, kad es tur esmu bijusi, tad man nebija līdz tām lustrām, tad man bija citi darbi. Bet, protams, šobrīd man namā galvenā vieta ir lustras. Tas pilnīgi saprotam. Jā. Un vēl man kaut kā arī kamerzāle, kurā uzstādīja ērģeles. Es pat nezinu, vai šobrīd ir tās ērģeles vēl? Nē, viņas tika pārvestas uz universitātes. Kādreiz, tad tepat tās IT speciālisti mācās Beči māju, kas bija tehnikums. Jā. Viņa augšā tai zālē ir uzstādīts. No biedrības nama kamerzāles pārveda uz turieni. To es nezināju. Jā. Un tā Čerīda laikā, jo tur tā zāle ir burtīgi lielāka, un tur tās Džeriņš toreiz Lotārs teica, ka tur viņas, tā kā
liederīgāka būtu, bet tā arī līdz ar viņu to slimību un viņu visu to dzīves epopeju tām rāds, ka viņas tur arī vienkārši stāv. Jā, es domāju, ja viņas visu laiku stāv, tad viņas jau vairs nav lietojamas. Ērģeles atveda no Zviedrijas Edsbrū, pilsētiņa neliela pilsētiņa Edsbrū, un visu to ērģeles apdari un noformējumu. Ar to mums taisīja no mākslas skolas kokteilnieks Fūrmanis. Viņš mums bija kaut kāda kontakta vēl no skolotāja nama laikiem. Un es viņam palūdzu, un viņš tiešām ļoti veiksmīgi tieši tās koka daļas, tās koka noformējums, savukārt paši tās ērģeles un viss stabuls, to mums Ventspils baznīcas ērģelnieks Jerumanis kopā sastēlēja tās ērģelītes un to apdari, to taisīja Fūrmanis. Un, protams, galvenais, kas visvairāk izmantoja tās ērģeles, bija Lotārs Džeriņš. Tā arī bija tāda, man tā bija tāda mīļa vieta. Tā zālīte un tās ērģeles, tā ir tāda. Tā. Protams, vēl atgriežoties bišķi par lielo zāli, protams, mana izsapņotā Krizantēma balva nebija. Bet pirmā virsnieku balle bija gan, kurā piedalījās arī Gunts Ulmanis, un es pat dejoju ar Gunti Ulmani. Jā, pirmā virsnieku balva bija ļoti kupla apmeklēta un ļoti tāda. Diemžēl uz to laiku īpaši daudz virsnieku mums nemaz visā Latvijā vēl nebija. Tur bija arī laikam bez kaut kādām pakāpēm un rangiem, tie labākie gadi, bet kupla apmeklēta bija latviešu armija. Viena balva, tā bija tā balva, kad Liepājas simfoniskais orķestris Rešņa vadībā spēlēja valsts. Tā bija Rotary balle. Liepājā atjaunojās Rotary, te man arī ir. Un mana Rotary, man darbības ilgi bija Rotary un 96. gada 6. jūlijā biedrības namā tika atjaunots Rotary klubs. Atjaunots tāpēc, nevis dibināts. Latvijā Rotary ienāca 32. gadā, un pirmais bija Rīgas Rotary klubs 32. gadā, un 39. gadā bija
nodibinājās Rotary klubs Liepājā. Protams, kara laikā visi Rotary klubi tika likvidēti kādi visi uz to laiku bija 2 Latvijā, Rīgā un Liepājā. Un 96. gadā mūsu Liepājas Rotary klubs tika atjaunots. Atjaunots tāpēc, ka man ir pirmā Liepājas Rotary kluba prezidenta tāds apraksts par klubu un vēl vecā Rotary nozīmīta un tā. Tā kā Rīgas klubam arī bija vēl liecinieks pirmā Rotary kluba biedrs. Viņš bija izsūtīts un visādīgi. Tā pārējie jau tika dibināti pa jaunu, bet mūs tai Rotary klubu dibināšanas reizē, Resns bija ar simfonisko orķestru. Tāds skaists atklāšana bija. Vēl Liepājā bija viens ļoti spēcīgs kolekcionārs Konstantīnovs. Viņam bija vecās Liepājas fotogrāfijas. Man ir viņa pārfotografētās, bet viņam oriģināli. Un viņš diezgan bieži nāca uz biedrības namu un vienmēr kaut ko par kaut ko pastāstīja. Un vienā no tām reizēm viņš stāstīja, ka lielā zālē pie skatuves tur tāds 2 nišas tāds. Es nezinu, vai tagad viņas ir, man liekas, ka tagad viņas tā neatceros. Un tajās nišās vienā bija Lāčplēša skulptūra un Spīdolas skulptūra, ģipša. Lielas, 3-metrīgas vismaz. Un, kad tās skulptūras tika ieraktas, noraktas sētā, tur un tur. Mēs gājām ar lāpstām, ar dakšām, ar zondēm, ar visu kaut ko meklējām. Nezinu, vai tiešām slikti meklējām, jo mēs parakāmies tikai vienā, it kā tai vietā. Varbūt vajadzēja arī bišķi pa labi, pa kreisi, bet mēs, diemžēl, neko neatradām. Jā. Ja viņš bija liels, tad jau tur tā... Jā, tās ir liels. Jā. Tas nav tik milzīgi liels. Jā. Kā rēķina.
Jā. Tā kā namā un ko mūsu namā, es tā kaut kā domāju, tagad laikam šodien, jo tas varbūt izklausās smieklīgi. Bet tajā laikā, man liekas, es pat citādāk nevarētu. Mums visi pasākumi, kad mēs īrējām telpas pensionāriem, bērniem, armija ļoti daudz pie mums visu kaut ko darīja. Visas telpas bija bez maksas. Es pat nevarētu iedomāties, ka es pensionāriem, bērniem, kad es ņemtu īres maksu. Bet no šodien viss ir citādāks, un es absolūti Dievs pasargā, es nenosodu neko. Laika mainās un ir jāmainās, ir jābūt citādāk. Bet, tā tas bija. Jā, tagad jau tur apsaimniekotājs ir privāta firma, kam ir nodota apsaimniekošanas tiesības, un līdz ar to tas tur viss savādāk. Tad vēl kas tāds lielajā foajē, kur tās virsgaismas. Jā. Tās jau jumtlogi, ja? Tie bija stikli, kas bija nokrāsoti un aizkrāsoti. Jo stikli kādreiz laikam ir jāmazgā. Priekš kam? Tie bija aizkrāsoti. Un tad, kad nomainījām stiklus, vai citam bija skājas. Jā. Es tos gadus atceros ļoti ar lielu, es teikšu, gandarījumu. Es nenožēloju neko, es priecājos par visu. Man nav nekādu rūgtumu vai kaut kādu, jo tās beigas jau man te vesela mapa ir reorganizācijas mapēm, kas kā notika un kā bija un tā. Nē, es to laiku atceros ar lielu gandarījumu. Es strādāju godprātīgi, un es nevis vārdos mīlēju to darbu. Es darbu, jā, droši vien, bet es cilvēks ļoti mīlēju. Un reku te Vitas Rozenbergs kredo rūpēties par cilvēkiem. Indrim Bovits raksta. Tā kā, bet te mapēs ir visādi pasākumi, notikumi. Tā būs mūsu tikšanās otrā daļa. Bet, lūdzu.
Cienītās dāmas, godātie kungi, tikai dažas dienas atpakaļ visā pasaulē 8. maijā svētīgi es svinēju, pareizāk sakot, 2. pasaules kara beigas. Un grūti teikt, kura tauta un kura valsts šajā pēdējā drausmīgā karā cieta visvairāk. Ja paskatās pasaules vēsturē, tad tikai 3 valstis, Igaunija, Latvija un Lietuva, pēc šī 2. pasaules kara zaudēja savu neatkarību. Tālāk vārds valsts piemēra aizsardzības valsts inspektoram Gunāram Silekam. Esamību mēs zinājām visus okupācijas laikus, jo to no šejienes man zināms aizved 46. 47. gada sākumā uz tagadējo, ko mēs pazīstam jūras virsnieku Sabolas sēku, toreiz tas bija PSRS, Liepājas kara flotes galvenais hospitāls, un novietoja lielajā zālē viestos, jo iepriekšējās nostras bija evakuētas uz Krieviju, Pirmā pasaules kara laikā, un vēlāk citas nostras evakuējoties 39. gadā iepriekšējās latviešu biedrības nama saimnieces, personas tēvs. Un tagad šī svinīgā tieši svētuma vārds Latviešu biedrības nama direktorei Simonai Zoltanai. Tā kā cilvēki veido vēsturi, arī šis nams ar visu to, kas šeit priekšā, ar mums, ar
jāsaka, ka laikam tāpat ir šodien. Es gribu teikt pirmām kārtām lielu paldies jūsu spēkiem mācību centram. Tiešām par tādu cilvēcisku sapratni, ka tiešām šai uzvarai jāatgriežas tur, kur sākās viņas ceļš un kur viņa ir bijusi vēstures. Noteikti paldies! Es gribu teikt šī nama šobrīd administrācijai par pielikto punktu šai ietai. Paldies! Un trešām kārtām es esmu pilnīgi pārliecināta, ka šī lustra dos vajadzīgo gaismu visiem, kas šai namā pulcēsies, lai gaisma jums visiem. Paldies! Šajā vēsturiskajā nozīmīgajā brīdī. Un visi vīri tagad aicināti vēlreiz šeit, kad šī lustra būs savā īstajā vietā un viņa tiks aizdedzināta. Paldies!